Sultānistisks režīms ir tas, kurš, ja pat totalitāra režīma, kā mēs to atceramies, mēģina simulēt kaut kādu tiesiskumu. Ja? Nu, nevelti nevajag aizmirst to, ka padomju tiesību sistēma bija reāli pastāvošs fenomens, un viņas pamatlicējs bija viens labi pazīstams latvietis. Kas tas tāds bija? Neviens neko nav dzirdējis. Kas ir padomju Savienības, tāds tā padomju tiesību pamatlicējs latvietis? Jums, laikam, skolā vēsturi māca no kaut kādām ļoti savdabīgām grāmatām. Tas ir Pēters Stučka. Tas, kurš ir viens no latviešu prominentākajiem boļševikiem, kā saka, Ļeņina līdzgaitnieks. Ja? Tad, lūk, Padomju Savienībā bija kaut kas tāds kā tiesības. Viņas, protams, visādi tika jauktas un locītas un tā tālāk, bet šis režīms vismaz iztaisījās, ka viņš ir tiesisks. Ja? Tur bija kaut kāds likums, bija prokurori, bija advokāti, bija tiesas un tā tālāk, un kaut kādā ziņā viņas pat arī funkcionēja kā tiesas, ja? Tādos nepolitiskos gadījumos. Tad sultānistiskie režīmi atklāti nospļaujas uz šādām izrīcībām. Tā ir, kā saka, sultānistiskiem režīmiem ir raksturīga absolūta līdera patvaļa attiecībā uz viņu pieņemtajiem lēmumiem. Ja? Tie ir tie, kā saka, 5 klasiskie politisko režīmu veidi. Kaut kādi jautājumi. Jā. Tas sultāniskais režīms atšķirās no autoritāriskā? Autoritārs režīms ir režīms salīdzinoši modernai sabiedrībai, un autoritārs režīms tomēr paredz to, ka tur cilvēki pārvalda valsti ar birokrātijas, ar profesionāls pārvaldes palīdzību. Savukārt, sultānistiskie režīmi ir tie, kuriem nav, kā jau mēs te to runājām, nekādas tādas, kā saka, tiesiski organizētas pārvaldes, un kuras pamatā ļoti bieži ir tieši šīs radnieciskās vai cilšu vai klanu struktūras. Ja? Klasiski, piemēram, Kazahstāna, Uzbekistāna, Turkmenistāna un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā tur ir savas, teiksim tā, autoritāri režīmi ir režīmi salīdzinoši modernām sabiedrībām, ja? Kur cilvēki dzīvo pilsētās, kur ir tiesas, kur ir birokrātija un tā tālāk. Ulmaņu Latvija arī tajā ziņā bija līdzīga. Ja? Ulmans nevaldīja ar savas ģimenes palīdzību, Ulmans valdīja ar sev lojālu vienkārši rokas puišu palīdzību, tā prasti runājot. Un tā ir diezgan liela starpība. Ja? Vēl kaut kas. Mani mulsina, ka zemes mobilizācijas līmenis arī sultānistisks. Es nezinu, man kaut kā neiet kopā. Kāpēc tā? Kaut kā tas izklausās pēc tāda rītīgākā kulta un personības kultu. Es jums varu ieteikt tikai, personības kults jau nevienmēr automātiski nozīmē kaut kādu ārkārtīgi augstu mobilizācijas līmeni. Vispirms mums ir jātiek skaidrībā par terminiem. Ir ārkārtīgi grūti iespējams kaut kāds augsts mobilizācijas līmenis absolūti agrārās sabiedrībās, kur visi dzīvo uz laukiem un liela daļa vispār neprot lasīt. Mobilizācija prasa, lai cilvēki prot lasīt un lai viņi ir daudz maz koncentrēti. Vai ne? Sultānistiskas sabiedrības ir ļoti bieži tādas agrāras, ārpus, kā saka, Eiropas sabiedrības, kurās vienkārši cilvēki joprojām dzīvo tradicionālajās lielu ģimenēs, uz laukiem nodarbojās ar naturālo saimniecību, un ja viņiem ir elektrība, tad ir labi. Tas viss pārējais ir kaut kas ļoti, ļoti tāls no viņiem. Ja jūs interesē, ko nozīmē sultānistisks režīms viņa praktiskajās izpausmēs, tad es ieteiktu kā pirmo latvisko lasāmvielu paņemt Lato Lapsas grāmatu, kur viņš ir viesojies Turkmenistānā. Tad jūs tur, kur ir kā reiz šis, tā teikt, sultānisms tādā savā visspilgtākajā, iespējams jau tādā pustotalitārā izpausmē. Bet kā tas praktiski notiek, to patiešām vajag paskatieties uz konkrētām valstīm. Jo vēlreiz tā riktīgi mobilizēt, jūs varat sabiedrību, kas dzīvo pilsētās, kur izmanto masu mēdījus, prot lasīt, kura nodarbojas ar kaut kādu daudz maz modernu saimniekošanas veidu. Jums ir ārkārtīgi grūti
mobilizēt tādu sabiedrību, kura ir agrāra, kur lielākā daļa iedzīvotāji dzīvo uz laukiem, nodarbojas ar kaut kādām naturālās saimniecības formām un beigās ir krietni tālu no jebkādas politikas. Ir atbilde uz jautājumu? Ko? Jā. Okay. Labi, tas tad arī viss. Paldies jums šodien. Tiekamies nākamreiz, lai jums veicās ar testu.